pagājušas 24 stundas, kopš saņēmu savu pirmo Covid vakcīnas poti, un skatoties šajās brošūrās, iešu cauri tam blaknēm, kas arī man šajās 24 stundās ir. Tad šī ir tā brošūra par pašu Covid vakcīnu, un angliski šeit ir rakstīts iespējamās blaknes, tad iešu cauri katram. Tātad, biežākās blaknes, kādas var būt vienam no 10 cilvēkiem. Sāpes injekcijas vietā, man šeit, varbūt vēl var redzēt nedaudz, kur man iepotēja šeit. Un sāpes, ka uzspiež, tad jūt to, ka jā, kaut kas tur ir bijis iepotēts. Tad nogurumu man īsti nav, pašlaik ir rīts, 11. Noguruma īsti nav, galvas sāpes, īsti galvas sāpes šajās 24 stundās nav bijušas. Muskuļu sāpes, varbūt nedaudz tā plecā arī bija vakarā, guļot gultā, jūt to, ka uz kreisā pleca nevar īsti tā pagulēt. Tad čilus, tas tā kā drabuļi, nav bijuši drabuļi. Locītavu sāpes, ne, nav. Drudzis arī nav bijis. Tad, vai ir pietūkums injekcijas vietā, īsti nav, skatoties gan šeit, salīdzinot to ar pretējo plecu, nav pietūkuma. Apsārtums arī nav injekcijas vietā, un slikta dūša arī nav. Un tad, blakne, kas var ietekmēt vienu no 100 cilvēkiem, aptuveni palielināti limfmezgli. Tie būtu vai nu kakla limfmezgli vai vairāk tā kā padusēs, īsti neko tādu nevar sataustīt. Nav pietūkuši limfmezgli. Un tad, ka jūties slikti. Arī nejūtos slikti, jūtos ļoti labi. Līdz ar to pirmās 24 stundas nekāda īpaša blakņa nav, tikai nedaudz sāpes, diskomforts injekcijas vietā. Skatīsimies, kā es jutīšos nākamais 24 stundās. 16. decembris un 48 stundas kopš Covid vakcīnas pirmās potes. Un turpināju par blaknēm. Tad īsti nekāda pietūkuma nav. Un kur ir iepotēts, tas ir šeit, tas mazais punktiņš. Un nedaudz tāds joprojām diskomforts, bet labāk nekā vakar. Sāpju locītavās nav, druģa man nav bijis, galvas sāpes arī ne, sliktas dūšas ne, joprojām limfmezgli nav pietūkušu. Līdz ar to man personīgi nav bijušas nekādas izteiknes Covid vakcīnas blaknes. Varbūt nedaudz ir tāds muskuļu, tāds diskomforts, bet to es varbūt varētu saistīt ar to, ka dienu iepriekš, kad man tika veikta vakcīna, es biju sportzālē un cilāju svarus un vingroju uz trenažieriem. Tāpēc grūti teikt, vai tas ir saistībā ar vakcīnu, vai tomēr visticamāk tas ir no tā, ka biju sportzālē. Tāda ir mana pieredze šajās 48 stundās pēc pirmās Covid vakcīnas potes. Un ceru, ka šis kādam noderēs, lai zinātu to, ka vairākums cilvēkiem būs tā, ka nebūs nekādas dižās vakcīnu blaknes. Mani kolēģi, darbiedri ir teikuši, ka viņiem ir bijusi varbūt neliela temperatūra un nedaudz izteiktākas muskuļu sāpes. Bet man personīgi nekā tāda diža nav bijis un nekāda citādāk no parastas vakcīnas par difteriju vai gripu, nekādu citu īstu blakņu man nav bijis. Joprojām spēju pamāt kreiso roku, pacelt, viss kārtībā, un tagad man jāskrien uz operāciju zāli.